Un vēl viens palīgs ir rekurtāts cimdiņš, smuki rozā. Jau man viņš ir samitrināts patīkamā siltā ūdenī. Jā, un viņš ir domāts kosmētikas noņemšanai. Nu, ne tikai kosmētikas noņemšanai, viņš ir vispār domāts arī sejas tīrīšanai. Un vieglām kustībām notīrām visu seju no visiem dienas putekļiem un netīrumiem, kas mums pa dienu ir sakrājies. Pats interesantākais, ka es vēl esmu ievērojusi, ka pēc šitā cimdiņa izmantošanas, pirmkārt man kaut kā nav rakstīts, jā, ka melnās poras arī tās netīrumas izņem, bet viņš ir tīra. Ir vēl viens cimdiņš, kurš ir tieši porām. Bet, šitas arī tīra. Un ļoti labi noņem kosmētiku. Piemēram, tušu. Nemaz tik daudz. Jā, redz, kāds netīrs viņš jau paliek, un pēc tam vienkārši ar ziepītēm izmazgājam. Un viss. Es neteiktu, ka viņu vajag vairāk vai tur mazāk kā ar parastiem tiem diskiem, jā, un ar noņemšanu, ar to speciālo šķīdumu vai micerālu ūdeni vai ar kādu speciālu šķīdumu. Bet, tas, ko pavisam netīrs jau. Liekas, ka jau principā es arī esmu noņēmusi tušu. Kur tīrāku pusi pārbaudīt ar otru pusi. Re, tīrs būs. Un jā, nepateicu līdz galam, es ievēroju, ka krēms, ko pēc tam lieku, viņš it kā labāk pat iedarbojas. Nav jau brīnums, jo seja tiek tāda pavisam notīrīta no visiem liekiem netīrumiem. Viņš tāds mīkstiņš, patīkams un ļoti patīkams. Arī ar ziepītēm izmazgāju, atkal tīrs un atkal gaidīs nākošo savu uznācienu.